Labdien, mans mīļais draugs! Šodien ir kārtējā šodiena, un viņa ir īpaša ar to, ka es esmu nolēmis sākt sarunu sēriju pašam ar sevi un, protams, ar tevi par tādu mūžsanu tēmu – ceļš pie sevis. Un viss, ko es teikšu, viss, ko es pārdomāšu kopā ar tevi, balstās uz manu pieredzi, uz maniem meklējumiem un uz maniem atradumiem. Tā kā ņem par labu. Šis ir pirmais ieraksts. Mēs jau abi zinām, ka dzīve ir ceļš. Un dzīve ir ceļš, un par šo ceļu var teikt dažādi. Tas ir ceļš no ķermeņa dzimšanas uz nāvi, no bērnības uz vecumdienām un tā tālāk un tā joprojām. Bet viens no veidiem, kā aprakstīt dzīvi, ir, ka dzīve ir ceļš pie sevis. Lai gan ceļa iešanas laikā, dzīves laikā, tas tā nemaz neizskatās. Pat ja cilvēks nomaina savu domāšanas veidu no pilnīgi pasaulīgā uz garīgo meklējumu virzienu, tad tie meklējumi ir saistīti ar garīguma meklējumiem, dieva meklējumiem, mīlestības meklējumiem. Taču beigās izrādās, ka vienīgais, kas ir jāatrod, esmu es pats. Un tas ir tas viss meklējuma avots. Manā dzīvē viens no tādiem būtiskiem pagrieziena punktiem manā sapratnē bija tāds teikums, ja vārdu salikums, ko es izlasīju Aģa Šanti grāmatā. Tur bija apmēram tā teikts: tas, kurš meklē, nav tas, kurš atrod. Tas, kurš vēlās atmosties no tā, ko sauc par ilūziju, jeb sapni, nav tas, kurš atmostās. Un tas man toreiz likās pilnīgs rebus, jeb kalambūrs, kas man neko neizteica. Bet, pienāca tas brīdis, kad tas, kurš meklēja, nebija tas, kurš atrada. Un tagad es to zinu. Tas, kurš atrod, nekad nav bijis pazudis. Viņš ir bijis mazliet iemidzis, viņš ir bijis nebeidzamās cīņās pašam ar sevi, ar saviem mošķiem, ar ārpasaules situācijām un problēmām. Bet tad, kad notiek atmošanās, tad viss ir skaidrs. Es vienmēr esmu šeit bijis. Es vienmēr esmu bijis priekā, mierā, laimē un mīlestībā un gaismā. Bet kamēr ir tas process no mazās sevis, kurš meklē pie lielās sevis, kas atrod, kas atmostās, tur nav tik viegli. Un katram šis ceļš ir ejams, kā teikt, savādāk un citādāk, un tāpēc vienotas formulas, jeb receptes, kā satikt sevi, nav. Bet pieredze, ar ko atradēji dalās, viņi ir universāli, jo viņi satur vibrāciju, skaņu, sajūtu, ko meklētājs dzird, klausoties dažādas atradušu cilvēku domas, jeb sajūtas, jeb pieredzes. Un tā tad ir arī motivācija tiem, kurus es nosaucu par atradējiem, dalīties ar tiem, kas vēl ir ceļā pie sevis. Un šī ir tāda, kā teikt, mūsu saruna. Dalīšanās ar pieredzi. Liels un būtisks tāds brīdis manā dzīvē bija. Otrs tāds moments, ko es gribu pieskarties, ir,
ka es ilgu laiku dzīvoju ar tādu apziņu, ka pasaulē ne viss ir tā, kā tas izskatās. Kaut kas te ir tāds, ir kaut kādas pretrunas, kaut kas tāds, kas ir pilnīgi nesaprotams. Kā tad pasaulē cilvēki var tā vai šādi uzvesties un attiekties pret dažādām situācijām? Kaut kas tur nav kārtībā. Un tā es dzīvoju ar tādu sapratni, bez kādiem secinājumiem, un tad atnāca nākamā sapratne. Viņa atnāca kā zibens spēriens. Un tā sapratne bija tāda fatāla. Un šie vārdi skanēja, nekas nav tā, kā tas izskatās. Un tad, kad viņi man atnāca, protams, tas, no kurienes atnāk, ir vienmēr no iekšas uz āru. Un tad, kad viņi man atnāca, es zināju, ka tā ir patiesība. Tā ir lielā patiesība. Nekas nav tā, kā tas izskatās attiecībā uz šo pasauli. Ne tas, ko mēs jūtam, ne tas, ko mēs saprotam, ne tas, ko mēs zinām. Un, protams, es to attiecinu uz sevi, nevis uz kādu citu. Un tad tas, ka es zināju, ka tā ir patiesība, ka nekas nav tā, kā tas izskatās, nenozīmē, ka es zināju, ko tas nozīmē. Bet tad pienāca brīdis, kas pienāca ar pieredzi, un šī pieredze man deva iespēju pārliecināties, ka nekas nav tā, kā tas izskatās. Un tas ir zīmīgi. Šie vārdi nav ne pārdodami ar emocionālām runām, viņi nav kādam mākslīgi iebarojami, bet viņiem ir vieta būt. Liels pagrieziens manā dzīvē, manā meklētāja dzīvē sākās 2016. gadā. 16. gadā es biju pabeidzis tādu ceļu pie sevis definēšanas. Kas esmu es? Un tā definēšana man bija ilga. Tas aizņēma man 3 gadus, un tas aizņēma man katru dienu. Tuvākie cilvēki, kas ar mani bija kopā tajā laika posmā, zinās, ka es būtībā katru dienu piesēdos pie tāda rakstu darba, kur es biju nosaucis par Vaengo atmodas manifestu, un es katru dienu viņu pārlasīju, es ieraudzīju, kas tur nav kārtībā, saskaņā ar jaunās dienas jauno sapratni, kas tur jāpalabo, un es viņu lasīju tādu garu mantru, un tā mantra, tas atmodas manifests, beigās bija 70 lapas pušu garš. Un tā atslēgas frāze tajā atmodas manifestā, kam es ticēju, ka es esmu aprakstījis par sevi visu. Es biju pārliecināts, ka tas, kas ir aprakstīts, jeb definēts tajā atmodas manifestā, esmu es, jeb man, pareizāk sakot, mans daudzdimensionālais es, whatever it means. Bet kaut kur no iekšienes dziļumiem nāca tāda kā doma, jeb šauba, pagaidi, Daumant, bet varbūt tu tomēr kaut ko esi kārtējo reizi pārpratis. Varbūt kaut kas nav tā, kā tas izskatās. Arī šajā definējumā. Un es pierakstīju klāt vienu nodaļu. Un es šajā nodaļā, puslaps apmēram, es vērsos pie augstākās patiesības, pie absolūtās zināšanas. Es pat neatceros, kādus vārdus nosaucu. Pie paša dievišķākā gara. Ja gadījumā manā šajā definējumā, atmodas manifestā par to, kas esmu es, ir kāda kļūda, tad lūdzu, norādi man to, parādi, kur es kļūdos, ko es nesaprotu,
ko es esmu nošāvis greizi. Un brīnumi. Un 16. gada sākumā manā dzīvē parādījās tāda grāmata, ko sauc par visuma pazušanu. Tā visuma pazušana parādījās zīmīgi, ka es klausījos kaut kādu podkāstu, kur tāds liels ezotēriķis un garīgais meklētājs Džordžs Kavasilis, grieķu izcelsmes austrālietis. Viņš intervēja kādu tādu pašu lielu meklētāju un ezotēriķi. Un es tur klausījos, neko nesapratu, bet kaut kas man tajā podkāstā uzrunāja. Un tad, kad man kaut kas uzrunāja, es gribēju padziļināt šo tēmu, jeb šo cilvēku iepazīt, intervējamo cilvēku. Un tad es parasti pirku grāmatas. Un tādā veidā pēc katra podkāsta es pirku grāmatas, lasīju, un protams, katra no tādām grāmatām atrod kaut kādu sēklu atstāja prātā. Un šī grāmata, ko es jau nosaucu, Visuma pazušana, viņas autors bija Garijs Renārs, latviešu izrunā. Un es viņu nopirku, un es viņu lasīju. Un tas bija tik neticami, tas bija tik savādāk skaidrojums par cilvēku un par pasauli, kā es līdz šim savos garīgo meklējumu gados biju sapratis, ka es ieraudzīju, ka beidzot redz, kur ir tas, ko es zinu, ka nekas nav tā, kā tas izskatās. Bet, protams, tā grāmata nebija domāta, lai izskaidrotu visu par visu, bet šī grāmata bija domāta, lai izraisītu interesi, lai lasītājs sajustu, tas ir tavs vai nav tavs. Un tā kā es skaidri sajūtu, ka tas ir mans, tad šīs grāmatas izlasīšanas beigās es pieņēmu skaidru lēmumu. Man šī joma ir sevi jāatklāj, un ir tikai viens veids, kā es varu to izdarīt. Man ir jārok dziļāk, kā teica Edgars Liepiņš, vajag tik rakt. Un es zināju, ka tas nebūs viegls ceļš, tāpēc, ka uzzināt par pasauli kaut ko tādu, ko tikai daži zina un saprot, ir milzīgs darbs. Paldies Dievam, ka tur bija palīglīdzeklis, un šis palīglīdzeklis saucās Brīnumu kurss. Brīnumu kurss ir tāda grāmata, kur sastāv no 2 daļām. Viena ir mācību stundu daļa, kurā ir 365 mācību stundas, kur katru gada dienu ir iespējams praktizēt vienu mācību stundu, un šajā dienā dzīvot saskaņā ar mācību stundas instrukcijām. Tas tā kā tāds prāta treniņš. Un otra daļa ir filozofija. Filozofija arī ir kaut kāds 350, nezinu, cik tur tās lapspuses, respektīvi ļoti daudz lapspušu. Un filozofija dod to tā saucamo teorētisko, jeb garīgo, jeb filozofisko pamatojumu tam visam, kas tiek praktizēts. Lūk, un tad es apmēram pusotru gadu laikā šo grāmatu pieveicu, strādāju pie tāpatās kā kārtīgs augstskolas students, strādā pie savu diplomu darba, un kā lai saka, un vienā brīdī man bija tā kā iedvesme, paga. Mans prāts vēl nav atvēries, es vēl neesmu saticis sevi, bet man ir iedvesme dalīties ar cilvēkiem, ar brāļiem, ar varenajiem ceļbiedriem, ar dombiedriem, par to, ko es esmu sapratis tieši tajā brīdī, kad es esmu to sapratis. Jo katrā attīstības posmā
ir interesanti dalīties ar to, kas ir apmēram līdzīgā attīstības posmā. Nu, tādā nozīmē, ka 7. klases skolnieks, kas ir apgūs fiziku, fizikas pamats, viņam ir interesanti dalīties ar kādu, kurš varbūt nav apgūs šīs te fizikas pamats, ar 6. klases skolnieku, jeb savu draugu, jeb dombiedru. Jo tad, kad dalās, teiksim, Alberts Einsteins ar fizikas, ar kvantu fizikas pamatiem, tad, nu, kā saka, to līmeni var saprast tikai tie, kas ir jau paši doktori un kvantu fizikas pamatzinātāji. Un tad 2017. gada martā man uznāca tāda iedvesma. Es burtiski piecēlos vienu dienu, un man bija iedvesma tā, man ir jāraksta tāds kā esejas par to, ko es esmu sapratis. Un tad sarakstē ar dažiem draugiem man atnāca doma, ka tās esejas jāraksta kā vēstule draugam. Jo būtībā tā bija tā vēstule man pašam, no manis paša, no viena manis, no mana patiesā es, manam ārējam es, manam daumantes, un, lai tas būtu tā kā pasaulīgi saprotam, es vēršos ne tikai pats pie sevis, bet vēršos arī pie tevis. Šai gadījumā pie tevis, kas šo klausās. Un tādā veidā 2017. gadā apmēram mēnešu laikā radās grāmatiņa. Es viņu nosaucu šādi. Viņi izskatās šādi, tas ir mans paša apkrāsotais koks, kas man laukos ir saucās atmodas ābece. Atmodas ābece un eseja kalambūrs. Es pats izdomāju, eseja kalambūrs, tāpēc, ka vienai prāta daļai, kas tic šīs pasaules absolūtai realitātei un likumiem, tas, kas te ir rakstīts, un tas, kas ir brīnuma kursa neduālās filozofijas pamatā, ir pilnīgs kalambūrs un prāta lauznis. Bet otrai daļai, tā, kas vēlās, lai cilvēks pamostās no savas ilūzijas, priekš viņa tā ir eseja. Un tā kā es nepretendēju ne uz kaut kādu doktora disertāciju šajā darbā, es viņu nosaucu par atmodas ābeci. Atmodas ābeci, tāpēc, ka viņi rakstīja tajā brīdī, kad man ir atnākusi pirmā sapratne par to, kas ir ceļš pie sevis, par to, kas ir neduālisms, par to, kas ir duālisms, un ko ar to darīt. Nu, šāda ir pirmā daļa. Paldies!